Par to runā un runās visi. Vienaldzīgs nepaliks neviens. Šis stāsts satricinās visu pasauli. Šī rudens aktuālākā filma jau drīzumā kinoteātros. Galvenajās lomās Kristīne Lapsa Kalniņa un Rudolfs Kalniņš Lapsis. Mīlestības varā. Reiz sensenos laikos aiz Treideviņām jūrām un Treideviņām zemēm dzīvoja līgaviņa. Viņa gribēja, lai būtu līgavainas, bet tam bija jābūt īstam princim. Tā nu viņa apceļoja visu pasauli, lai tādu atrastu, bet visur kaut kas nebija kā nākas. Prinči bija pa pilnam, bet tie nebija īsti prinči. Vienmēr, taču viņa nenokāra galvu. Es zinu, ka es viņu atradīšu. Es ticu, ka ir princis, kas man spēs uz riteņa rāmu kaut kas pasaules malu aizvests. Un ticiet vai nē, bet otrpus ciemam dzīvoja līgaviņš, jeb princis, kuram bija tā pati bēda. Arī viņš bija nolēmis. Man ir apnicis būt vecpuisī. Gribu es sev kārtīgu sievieti blakus. Tādi, kas ir kūks māk uzsatīt, kaklas aitas sasiet, mani samīļot. Un dzīvē brīnumi gadās. Atraduši viens otru puķu veikaliņā, viņi nolēma mest pie malas veco dzīvi un uzsākt jaunu, kopēju. Tieši tāpēc mums ir jāatbrīvojās no pagātnes un jādzīvo tikai tagadnē un nākotnē. Tāpēc mēs spridzināsim šos pagātnes mākoņus ar bijušo vārdiem. Tā. Rudolf pirmā bijusī ir? Johadi Britney Spears. Švarcnegers. Aiziet. Kleita. Laimdot. Betmens. Straujuma un Betmens. Gaidis. Pamela. Gaidis, tad. Oi. O, te jau vesels divas. Šis ir tas grēks ar divām. Justins Bīvers. Kaķsieviete Lēdī Gagu. Un Kristīns pēdējais bijušais. Misters Bīns. Tad, kad dzīve, kā likās jaunajam pārim, jau bija nokārtojusies un nu tik varēs dzīvot zaļi, tā pavērsa atkal savu skarbo vaigu. Līgaviņai gribējās, lai līgavainis viņu sauc vēl mīļākos un skaistākos vārdos kā pirms tam. Tāpēc līgaviņa teica: Uzkāp tik augst pa šīm trepēm, cik ļoti mīli mani. Un līgaviņš kāpa, un kāpa, un kāpa vēl. Un vēl nedaudz. Un līgaviņš vēl kāpa, jo viņš ļoti mīlēja līgaviņu. Viņš kāpa, kāpa un apstājās. Un tagad ejiet pa vienam pakāpienam man pretī, sauc man tādos mīļādiņos, kurus dzirdēšu ikdienu, vakaru un nakti. Un es darīšu tāpat, atceries, viens pakāpiens, viens mīļvārdiņš. Sāc. Mīļumiņš. Skaļāk! Mīļumiņš. Kaķītis. Kaķītis. Runcītis. Saulīt. Susuriņš. Kirbīts. Rudolfiņš. Lapsiņa. Mīļumiņš. Pie. Pupaliņš. Zirnītis. Caulīt. Tālītis. Mēnestiņš.
Zvaigznīte. Skaistulīte. Taču cik maz palikt? Cukuriņ. Mēdutiņš. Pīrādziņš. Ak, tu man burkādiņ. Speķu cits. Ak, tu man kūciņu mīļā. Cik tad te vairs palicis? Viņiem bija palikuši tikai 3 pakāpieni. Nu. Puķu zirnītis. Nu, un pēdējo kopējo. Tad tā, lai arī paliek. Man slikti redz. Teicēju ļoti slikti redz. Vai tagad labāk redz? Deguns tikai. Tikai deguns. Tas pievilcis tikai degunu. Uz otru pusi. Uz otru pusi deguns iet. Ļoti labi. Lieliski. Es atgriezies. Nu tad tā. Tad tā, lai arī paliek, nodomāja abi mīlnieki un kopā pieveica pusi no atlikušā kalna, kura galā mīta kāds vientuļš taurētājs. Šīs skaņas un melodijas tik ļoti vilināja abus mīlniekus, ka pilnīgi negaidot abiem prātā iešāvās vienāda doma. Dejosim! Un viņi abi metās virpuļdejā. Viņi redzēja tikai viens otru, zeme zem kājām pazuda. Viņi pēkšņi kļuva tik tuvi kā nekad. Un kā jau tas ierasts, dzīvoja ilgi un laimīgi. Pasaka galā. Tev piedzims bērns, zilām acīm tīrs. Piedzims bērns, kas būs mīlestībā pīts. Tev piedzims bērns, tāds gaišs un nemirstīgs. Viņš saule cel debesīs un ogas lasīs, kad tu būsi stīgs. Sauli cels debesīs